Bija plānots, ka šonedēļ valdībā tiks iesniegts jaunais pedagoģu darba samaksas modelis, bet tomēr tas nenotiks. Trešdien ieplānota kārtējā modeļa saskaņošanas sanāksme, bet paša modeļa ieviešana atlikta līdz nākamajam gadam. Kā uz to raugās pedagoģi? To jautāsim Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības vadītājai Ingai Vanagai, kura mums pievienojusies studijā. Labrīt! Labrīt! Amatā esat stājusies pavisam nesen, gribam jūs apsveikt un vēlēt noteikti panākumus. Paldies! Sāksim tad droši vien ar to galveno tēmu, kas šobrīd arī ir skolotājiem visaktuālākā. Tātad, vai ir skaidrs, kā tad nākotnē funkcionēs jaunais pedagoģu darba samaksas modelis? Nu, ziniet, mēs piekdien saņēmām dienas otrajā pusē vēl precizēto versiju no ministrijas puses, un joprojām mēs konstatējam, ka ir virkni iebildumi nav ņemti vērā. Un saprotam to, ka līdz šai sanāksmē 18. datumā no mūsu puses būs intensīvs darbs ar mūsu biedriem, tātad ar kompetentajiem cilvēkiem pa jomām. Nu, un sēdēsim atkal pie sarunu galda un runāsim. Kas nav ņemts vērā? Nav ņemts vērā, jāsaka tā, ka mēs bijām iesūtījuši 24 priekšlikumus, kas attiecās uz visām jomām. Un tad jāsaka, ka daļēji ņemti vērā bija kādi 3 priekšlikumi, pilnībā 2, nu, un tad kādi 19 nebija ņemti vērā. Un mēs redzam, ka arī pēdējā atsūtītā versijā vēl ir kārtējās izmaiņas, par kurām mums arī būs jārunā. Un te jāsaka tā, ka šī jau ir 6. ministra kabineta noteikuma projekta versija, kur nemitīgi mainās šīs proporcijas, koeficienti. Un tad rodās šis jautājums par šo pilotu projektu, kad, ja viņš ir īstenots, tad cik jau lielā mērā no šī pilota projekta visiem uzstādījumiem ir attālinājušies, ņemot vērā, ka tik, kā lai saka, plašas debates un tik ilgstošas debates notiek par noteikumu projektiem. Par šo pilotu projektu runājot, kādi tad bija tie secinājumi? Ziniet, diemžēl jāsaka tā, ka ar šiem secinājumiem detalizēti es neesmu paspējusi iepazīties, bet katrā ziņā ņemot vērā visus priekšlikumus, kas ir nākuši no arotbiedrības puses un citu sociālo partneru puses, jāsaka tā, ka tad ir jautājums par, vai tur atkal nebija šis sasteigtības moments, kas ietekmēja kopējo kvalitāti šim pilotu projektam, kur mēs redzam, ja saka, ir 6 jau versijas šim dokumentu projektam, ja, un visu laiku tik kaut ko slīpējam, tad pašlaik es jau arī ministrijā tiekoties teica tāda sajūta, ka mēs modeli pakārtojam kaut kādai noteiktai summai. Kā ir, vai mēs varam tad runāt pavisam konkrēti, kas ir tie galvenie trūkumi šobrīd, ko jūs redzat? Mēs no savas puses tātad arī ierosinājām, lai tiek mainīta noslogotības šī procenti, jo pedagogiem veselai daļai kontaktstundu apjoms palielināsies. Ja? Un mēs gribētu likt uzsvaru uz to, lai ir vairāk laika tātad individuālam darbam ar izglītojumiem. Tātad tas nav ņemts vērā. Tad arī jāsaka, ka virknē izglītības iestādēs nepietika šīs amatvienības, lai varētu pilnvērtīgi nodrošināt šo mācību procesu. Tad arī jāuzsver, ka ir virkni jautājumi, kas arī izglītības iestāžu vadītājus skar un kas nav atrisināti. Vai varēs saņemt samaksu vai nē, ja viņš tur papildus pasniegs nodarbības, piemēram. Ja? Tad arī jāsaka, ka vēl kas tāds būtiskāks. Katrā ziņā vēl ir, kur piestrādāt, jūs to saistāt. Katrā jomā, gan arī šīs proporcijas, gan, piemēram, psihologiem, karjeras konsultantiem, bibliotekāriem, kur gan par atalgojumu mēs runājam, par atalgojumu, ja, kad ir samazināts no sākotnējām versijām pilnīgi visiem, gan arī šīs proporcijas, jāsaka, cik ir jābūt, piemēram, bibliotekāriem uz noteiktu izglītojumu skaitu vai karjeras konsultantiem vai psihologiem. Jā, viņas ir uzlabotākas nekā līdz šim, bet nav pietiekami, lai izglītojumie visā valsts teritorijā saņemtu līdzvērtīgu pakalpojumu. Noteikti ir arī svarīgi, un es pieļauju, ka vairumam skolotāji tas ir vissvarīgākais saistībā tieši ar šo atalgojumu un algas apmēru. Tātad tas, kas ir izskanējis, vai varam viest kaut kādu lielāku skaidrību šobrīd, tātad izglītības ministra solījusi, ka atalgojums varētu pieaugt apmēram 70% pedagogu. Kas īsti notiks ar pārējiem 30%? Te ir jāņem vērā, par šiem 30% mūsu rīcībā arī nav tādi dati, ja, ka 30% varētu šī situācija pasliktināties, bet tas ir pietiekami daudz 30%. Un
Tad ir arotbiedrībai, mums ir jārūpējās par katru mūsu biedru, bet ko es gribētu uzsvērt? Nē, 30% tas ir ļoti liels skaits, un te ir jāsaka vēl arī šis jautājums, kur ir, piemēram, pirmsskolas izglītības iestādes ir pašvaldības, kā saka, uz pleciem, gan atalgojums, gan arī uzturēšanās izdevumi. Tas arī jautājums netiek risināts, ja, kā tad mēs šeit vai ejam pakāpeniski atjaunojam šo finansējumu vai nē, vai, piemēram, atvaļinājam šie finansējumi vai atlaišanas pabalsti. Arī šeit no budžeta, ja centralizēti netiek iedots finansējums. Un arī, kā es minēju, ja, kad ir šis atalgojums ļoti atšķirīgs, piemēram, pirmsskolas izglītības pedagogam no vispārējām, ja, tātad šīs, kas ir augstākas pakāpes, ja, šīm programmām, un tad kurš tad iesierat šo atšķirību tik ļoti lielu, piemēram, bērndārza audzinātājiem 600 eiro pirms nodokļu nomaksas par pilnu slodzi, un, piemēram, tas, kas strādās no 1. klases, pagaidām ir ielikts par pilnu slodzi 760, ja, nu tad kurš tad gribēs iet, jo katrs jau skaita to naudiņu, un te ir šīs nevienlīdzības diezgan daudz, kaut vai, piemēram, profesionālās izglītības iestādēs atalgojums ir atšķirīgs, kas ir padots kultūras ministrijai, kas ir padots izglītības zinātnes ministrijai. Tādi pretnostatījumi ļoti daudz, bet vēl es vēlētos vērst uzmanību arī šis dokumentu projekts skar arī augstskolas mācību spēkus un vadību. Un te ir vispār, ja tās likmes, piemēram, lektoram par pilnu slodzi pirms nodokļu nomaksas ir 602 eiro, bet tajā pašā laikā vispārējās izglītības iestādes pedagogam šajā pirmajā grupā zemākajā par pilnu slodzi 760 eiro. Vai es jūs saprotu pareizi, ka patiesībā jaunais atalgojuma modelis nevis varētu pat mazināt nevienlīdzību skolotāju starpā, bet pat palielināt? Ziniet, te ir jāsaka, jā, ir atšķirīgi tātad šis vispārējās profesionālās izglītības iestādēs, protams, atšķirības būs, bet, kā es minēju, ir ļoti atšķirīga situācija. Kā piemēru var minēt, piemēram, profesionālās izglītības programmu mākslā. Tādas programmas ir gan kultūras ministrijas padotībā, gan izglītības zinātnes ministrijas padotībā. Un te tad redzot šos koeficientus, proporcijas, visus ciparus, nu tad man ir gandrīz jāsaka, iet uz kultūras ministrijas paspārnē vai augstskolu līmenī arī, ja tā tad augstskolu līmenī, kāds šis atalgojums ir, nu, te ir diezgan vēl ko mums strādāt, bet no arotbiedrības puses mēs esam ar mieru vasarā intensīvi strādāt, jo pašlaik, cik manā rīcībā ir informācija, tad jūlijā ir paredzēts iesniegt šo dokumentu projektu. Runājot par izglītības sistēmu kopumā, kāds izskatās arī nākamais gads, arī no tā viedokļa, ka likumā ir daudz ierakstīts par to, kas būtu jāfinansē arī izglītības nozarē. Ko jūs varat pateikt šajā ziņā? Kāda ir tā situācija? Nu, tā situācija, diemžēl, ir tāda, ka vairāk gadu garumā netika nodrošināts finansējums nevienai pakāpei, nevienai jomai, tādā apmērā, kā nosaka spēkā esošie likumi un arī ministra kabineta noteikumi. Tātad tas finansējums šobrīd, finansējuma apmērs pēc būtības ir pretlikumīgs? Nu, te ir jāsaka, jā, tāds zināms tiesiskais nihilisms mums ir, diemžēl, bet arotbiedrības biedri, protams, arī vairāk gadu garumā ir centušies izprast kopējo ekonomisko situāciju valstī, bet tādēļ mēs arī esam pār to, kad ir jāmaina šis princips, ir jāatsakās no principa nauda seko, ka tām pārmaiņām ir jābūt, un arotbiedrība ir kopumā par to, bet tomēr ir jābūt virknē lietām skaidrākām un aprēķiniem precīzākiem, lai nav tā, ka katru reizi, kā iedod atkārtot, pilnveidot šo dokumentu projektu versiju, mēs redzam, nemitīgi mainās gan šie koeficienti, gan šīs proporcijas, un tad ir jautājums, kādēļ. Ja? Jo tu vienā brīdī redzi vienu atalgojumu zemāko latiņu, nākamajā reizē citu, vienā reizē vienu proporciju, nākamajā reizē citu, vienā reizē viens koeficients, vienai tai pašā lietā. Respektīvi, arī skolotājiem būtu vēlams zināt laicīgi, kas tad viņus sagaida.